Dārgie kolēģi, Krievijas karš Ukrainā ieiet izšķirošā fāzē. Ukraina nosiņo. Ko mēs varam darīt, lai Ukraina šai karā uzvarētu? Pirmkārt, mums pašiem ir jāpalielina mūsu aizsardzības un kaujas spējas. Arī tām valstīm, kuras nav sasniegušas 2%, ko NATO paredz drošībai no iekšzemes koprodukta, kā bagātas valsts, Beļģija, Spānija, Itālija, Vācijai ir jāpiegādā, Vācijas valdībai ir jāpiegādā solītie taurus un jāatļauj šos ieročus izlietot militāriem mērķiem Krievijas teritorijā. Mums ir jāiesaistās Ukrainas gaisa telpas aizsardzībā. Otrkārt, mums ir jāpārtrauc šī kara finansēšana. Ir jāievieš vēl stiprākas sankcijas arī pret tā saucamo Krievijas ēnu floti, kas piegādā enerģijas avots Eiropas valstīm. Treškārt, liels starptautiskais spiediens pret tām valstīm, kuras iesaistās karā pret Ukrainu, esot Krievijas pusē. Ja mēs to nedarīsim, par mūsu brīvību Ukrainas karavīru vietā nāksies cīnīties mūsu dēliem un meitām. Paldies!